Labdien, dāmas un kungi! Ēterā raidījums Attīstības kods. 1815. gadā tika dibināta Kurzemes literatūras un mākslas biedrība. Šis vēsturiskais notikums iezīmēja Zinātņu akadēmijas idejas pirmsākumus Latvijā. Tādēļ Latvijas Zinātņu akadēmija, vēloties pievērst uzmanību šim notikumam, 2015. gadu izsludināja par akadēmija 200 gadu. Savukārt šogad 16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija atzīmēja 70 nepārtraukts darbības gadus, kam tika veltīta īpaša sēde. Uz svinīgo pasākumu tika aicināti Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, valsts un valdības zinātnisko institūciju un organizāciju pārstāvji, studējošā jaunatne, skolēni un pasniedzēji, kā arī visu ar zinātni saistīto iestāžu un biedrību, muzeju, bibliotēku, darbinieki un mēdīju pārstāvji, jo akadēmijas darbības skar vairākas tautsaimniecības jomas un par aktualitātēm tās darbībā ir jābūt informētai visai sabiedrībai. Latvijas Zinātņu akadēmija ir Latvijas valsts zinātniskās kultūras, zinātniskās domas un zinātniskās kvalitātes citadele. Ja gribat teikt, cietoksnis, kurš kaldina Latvijas zinātnes politiku un stratēģiju, jo no Latvijas zinātnes politikas un stratēģijas ir atkarīgs Latvijas ekonomiskā izaugsme. Un tādējādi uz Zinātņu akadēmiju ir jālūkojas kā uz Latvijas intelektuālās elites mājvietu, darba vietu un Latvijas ekonomikas instrumentu. Latvijas Zinātņu akadēmijas sākums ir 1815. gads, kad tā laika zinātniskā un kultūras elite sapulcējās, lai radītu jaunu institūciju, kas varētu pēc gadiem sevi skaļi un lepni pieteikt pasaules zinātnes telpā. Jelgavā Akadēmija Petrina paspārnē izveidotā Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā, kuras dibinātāja sastāvā bija izglītotākie tā laika Kurzemes muižniecības, Jelgavas Akadēmija Petrina augstskolas mācību spēki, brīvmūrnieki, izglītota sabiedrība. Viņi vēlējās izveidot sev tādu izglītotu ļaužu pulciņu, domu apmaiņai, saistošu referātu lasīšanai, uzklausīšanai un arī publikācijām, tādējādi veicinot brīvu, bet zinātniskas domas apmaiņu visdažādākajās nozerēs. Šī biedrība beidza pastāvēt 1939. gadā. Tiešas vēsturiskas pēctecības ar tagadējo Latvijas Zinātņu akadēmiju tai nav. Taču Eiropeiskā Baltijas vācu zinātņu biedrība rosināja akadēmisko vidi Latvijā un netieši sākotnējo mērķu un uzstādījumu ziņā uzskatāma par Latvijas Zinātņu akadēmijas idejisko priekšteci. Bet jau 1935. gadā pirmskara Latvijas pēdējais prezidents Kārlis Ulmanis deklarēja savu nodomu dibināt Zinātņu akadēmiju, un ar 1936. gada 14. janvāra likumu, kas ir zināms kā pirmais Latvijas Republikas valstiskais akts par Zinātņu akadēmiju, nodibināja Latvijas Vēstures institūtu, nosakot, ka dibinoties Latvijas Zinātņu akadēmijai, Vēstures institūts ieies tajā kā viņas pirmā sastāvdaļa. Pēc Kārļa Ulmaņa domām Zinātņu akadēmija jāveido ne tikai no viņa akceptētiem, ja ne nozīmētiem zinātniekiem, bet arī no institūtiem. Bez Vēstures institūta jau agrāk pastāvēja latviešu folkloras krātuve, valodas krātuve, tika izveidots zemes bagātības pētīšanas institūts, tika izveidots tautas dzīvās spēka pētīšanas institūts, bija iecerēts arī dabas zinātņu institūts. Un 39. gadā sākās tā Šmita Encelīna Zinātņu komitejas akadēmijas cienījārumu sastāvu optimizēšana. Un visai ticams, ka Zinātņu akadēmija tiktu nodibināta Latvijā ap 41. gadu. Jana Molotova-Ribbentropa pakts, Otrais pasaules karš un sekojošā okupācija. Daudzi zinātnieki gāja bojā totalitāro lielvaru represiju rezultātā. 65% Latvijas zinātnieku bija aizbēguši uz Vāciju un Zviedriju, bīstoties no atkārtotām represijām un necerot uz netraucēta darba iespēju Latvijā. Apzinoties to, ka posts, iznīcība un rūpniecības sabrukums, vispārējais, kā saka, bats un nepieciešamība visu atjaunot, vadīja arī tā laika PSRS ekonomistu domāšanu, kuri tieši tāpat izvietoja toreizējās republikās savus zinātniskās pētniecības centrus, kuri organizēja zinātnes dzīvi sazobē ar ražošanu. Pēc Staļina nāves arī Latvijā pamazām veidojās netradicionāli zinātnes virzieni un skolas – magnētiskā hidrodinamika, cietvielu fizika, kodolfizika, medicīnisko preparātu un heterociklisko savienojumu ķīmija, koksnes ķīmija, kompozīto materiālu mehānika. 1957. gadā tika izveidots Organiskās sintēzes institūts, kas guva ievērību PSRS mērogos un
joprojām ir ievērojamākais un pētnieku skaitā lielākais pētniecības centrs Latvijā, kur sintezēti iedarbīgi medicīnas preparāti, kā piemēram mildronāts, kas kļūst par neatkarīgās Latvijas nozīmīgāko intelektuālo eksportpreci. Pēdējā Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā institūts guvis visaugstāko novērtējumu. Šajā institūtā mazliet vēlāk pirmoreiz Latvijā izvēršas pētījumi molekulāra bioloģijā un gēnu inženierijā. Ar PSRS militāru rūpniecisko kompleksu cieši saistījās Polimēru mehānikas institūts, elektronas skaitļošanas institūts, pēc tam arī neorganiskās ķīmijas un koksnes ķīmijas institūts, Tāles Milvers, Arnolds Alksnis deva ļoti nozīmīgu ieguldījumu padomju kosmonautikas un raķešu būvs attīstībā. Neatkarības atgūšana Latvijas politikā nenoliedzami iezīmē pilnībā jaunu posmu un jaunas iespējas, taču mūsu valsts zinātniskai darbībai tas nozīmē, kā teikt, pilnīgu restartu un jaunu eksistēšanas filozofiju. Sākotnēji liberālā Latvijas Republikas valdības politika neierādīja zinātnē kaut cik vērā ņemam vietu valsts ilgtermiņa strateģiskā attīstībā. Turklāt būtībā jau šādas stratēģijas vispār nebija. Padomu laikā uzbrīdusi zinātnes sistēma veidot lielvalsts vajadzībām. Klusu ciešot tika uzlūkot par lieku balstu trūcīgai nelielai valstī un jāatzīst, naudas zinātnē patiešām trūka. Latvijas Zinātņu akadēmijā ārkārtīgi augstu vērtē un pateicas saviem sadarbības partneriem, uzņēmējiem un arī tādām organizācijām kā Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Latvijas darba devēja konfederācija. Mūsu goda mecenāts Juris Savicka kungs ir šajās organizācijās aktīvs, tieši tāpat kā sportā, bet man ir ārkārtīgi liela pateicība viņam jāizsaka par viņa nesautīgo palīdzību un izpratni tieši zinātnes stimulēšanas jautājumos, jo viņš domā ekonomiski un skaidrs, kā zinātne ir ekonomikas instruments, ar kuru ekonomikai uzplaukt maksimāli ātri un maksimāli efektīgā veidā. Es gribētu novēlēt, protams, lai mūsu zinātnieku saime aug un aug, jo mēs kā tauta esam pelnījuši, lai mums būtu daudzi izcili zinātnieki, jo zinātne un izglītība faktiski ir tautas pamats. Tas ir tā skaidrs. Gribētu pateikt, ka tomēr bez naudas, bez finansiālā atbalsta zinātne nav iespējama. Un kā te izskanēja jau lekcijās, ka mūsu valsts un arī mūsu privātās struktūras diezgan bēdīgi atbalsta mūsu zinātni. Tas atbilst īstenībā, mēs esam gandrīz vēl vissliktākie Eiropā. Bet man jāsaka tā, ka ja valsts rūpēsies par zinātniekiem un tas atbalsts būs daudz lielāks, tad arī privātie nāks līdzi. Tas tā vienmēr ir. Tas ir mans novēlējums, lai gan valsts un privātie tomēr domā par zinātni, ja tas ir tomēr mūsu pamats. Latvijā pavisam ir ap 4000 zinātnieku, kuri sevi par tādiem var uzskatīt pēc iegūtajiem grādiem, tituliem un darba vietas zinātnes dažādajās struktūrās un nozarēs. Taču Zinātņu akadēmija sevi apvieno aptuveni 300 zinātnieku, kuri ir dažādās vērtēšanas pakāpēs ieguvuši akadēmiskos titulus. Mans paldies šodien bija, protams, Raimondam Paulam, kuram Zinātņu akadēmija, tad, kad viņam bija jubileja šī gada janvārī, bija piešķīrusi kā Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim senāta goda rakstu, atzinības rakstu, un mēs šodien atradām par iespējām viņam to publiski un skaisti pasniegt. Mūsu paldies bija Zinātņu akadēmijas zinātnisko sasniegumu ieguvējiem, tie, kuri pagājušajā gadā bija atzīmēti gan ar ministru kabineta goda rakstu, tādi kā Gundega Grīnuma, liela Raiņa literatūras un vēstures pētniece, bet tie arī bija Zinātņu akadēmijas goda doktori, kuriem senāts piešķīra goda doktora nosaukumu, kā piemēram Georgs Jankovskis. Visu mūžu es esmu nostrādājis sākot no Zinātņu akadēmijas aspirantūras līdz PSRS medicīnas Zinātņu akadēmijas nodaļas vadītāju postenim un laboratorijas vadītāju postenim Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā un nodarbojos ar osteorecepcijas problēmu. Tas ir, mēs esam izdarījuši 2 atklājumus. Pirmais atklājums ir atrast visu pamatu, lai pamatot kaulu senzoro sistēmu ar viņas pārstāvniecības zonām visās smadzenēs, un otrais ir uz tās senzorās sistēmas fona ir nodibināta
ir radīta osteorefleksoterapija, kas ir plaši ievies visā pasaulē, vairāk kā Latvijas Republikā. Zinātņu akadēmijas paldies šodien izskanēja, un Zinātņu akadēmijas goda doktora grāda piešķīrums notika Imantam Ločmelim, kurš ir Vēstures institūta administratīvais direktors un beigās tik ilgadējis šī institūta kopā turētājs, lai zinātniekiem būtu iespējams bijis gūt saimniecisku pamatu, administratīvu pamatu šī institūta paspārnē, veidojot savus pētījumus un publicējot savas monogrāfijas. Mēs varējām būt ārkārtīgi lepni par to, ka goda doktora tituls skaļi tika paziņots, ka to saņem totalitārismu seku un dažādu ar genocīdu pret latviešu tautu un VDK dokumentācijas izpēti saistīto materiālu pārvaldītājs, pētnieks un vēsturnieks Kārlis Kangeris, mūsu ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas vadītājs, akadēmiķis un profesors Raimonds Valters no Izglītības un zinātnes ministra Kārla Šadurska rokām saņēma ministru kabineta atzinības rakstu par savu ilgadējo darbu valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darba vadīšanā un, protams, par ilgadēju darbu Zinātņu akadēmijas labā. Man bija ļoti svarīgi pateikt Zinātņu akadēmijas jubilejas reizē paldies saviem darba kolēģiem, kuri gan prezidijā, gan valdē, gan senātā, gan nodrošinot Zinātņu akadēmijas funkcionēšanu, to ir darījuši gan ne mazāk kā 15, bet vairāk pat kā 30 un 40 gadu garumā. Un mani ar viņiem saveda kopā, protams, vēlēšanas pirms 4 gadiem, un es esmu ārkārtīgi priecīgs par šo laiku, ar kuru es esmu varējis ar šiem cilvēkiem, pieredzes bagātajiem, darbīgajiem, erudītajiem, viedajiem strādāt un domāju strādāt arī uz priekšu. Pasākumā tika prezentēta Latvijas zinātnieku sērijā jauna grāmata Ojāra Spārīša bibliogrāfija, kur apkopoti viņa publicētie, rediģētie, sastādītie, tulkotie, vadītie un recenzētie promocijas darbi, to kopsavilkumi, kā arī intervijas ar Ojāru Spārīti un bibliogrāfiskie apraksti. Arī šajā nozīmīgajā jubilejā klātesošiem tika piedāvāts noklausīties nopietnas un ļoti interesantas lekcijas, kas izraisīja karstas diskusijas, jo tās skāra aktuālas ģeopolitiskās problēmas, ar kurām saskaras ne tikai Latvija, bet arī Eiropa un visa pasaule. Mēs redzam, ka latviešu intelekts un Latvijas zinātnieku potenciāls ir ārkārtīgi augsts, viņu enerģija un darbīgums krietni pārsniedz, var teikt, daudzu mūsu kaimiņu tautu zinātnieku aktivitāti. Taču gribas vēlēties, lai nevis tā kā Izglītības un zinātnes ministrs sacīja, mēs esam Eiropas Savienībā ar valsts finansējumu zinātnei 28. vietā, viņš nelietoja vārdu pēdējā, bet ar savu garīgo aktivitāti un zinātnisko inovatīvo potenciālu mēs esam daudz augstākā vietā. Un domāju, ka mūsu darbīgums, mūsu zemes situācija un mūsu vēlme pastāvēt starp tautām kā konkurēt spējīgiem zinātnes vidū, tas ir, kā teikt, arī garants tam, ka mēs ar savu izglītību, konkurēt spēju un entuziasmu veiksim arī turpmāk savu zinātnisko misiju. Novēlēju dabūt lielus finanses resursus, lai varētu attīstīt zinātni Latvijā vairāk kā līdz šim. Zinātņu akadēmija ir 70 gadi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi droši pastāvēs vismaz vēl 70 gadi. Tad jau varēs sākt skatīties uz 300 gadu jubileju. Otrs, es gribētu novēlēt gan akadēmijai kopumā, gan visiem tiem, kas mēs šodien šeit būsim, lai tas, ko mēs darām, lai mēs to varētu darīt ar prieku, baudīt to, ko mēs darām, un tad pārējais viss notiks pats no sevis. Augstākā izglītība un zinātne ir tās jomas, kas Latvijā diemžēl ir bijušas pabērnu lomā. Un bez augstākās izglītības, bez zinātnes, bez fundamentālās zinātnes, tur nekā nav un nevar būt. Jo šobrīd mums ir salīdzinoši labas iespējas piesaistīt Eiropas finansējumu lietišķai zinātnei. Bet piramīda ir stabila tikai tad, ja tā ir stabils pamats. Un šis pamats, jebkurā lietišķajā zinātnē, ir fundamentālā zinātne. Un te, protams, mēs redzam ārkārtīgi lielu nepieciešamību valstī nākt talkā. Es vēlu Latvijas Zinātņu akadēmijai ilgus gadus plaukt, pastāvēt, attīstīties, vēlu atjaunoties un vēlu saglabāt to veselīgo tradīciju kodolu, kas šajā intelektuālās elites kalvē atrodas jau 70 gadu, bet domāju, ka 70 gadu nekādā gadījumā nav robeža. Jo salīdzinot ar Franču Zinātņu akadēmiju, kura šajā gadā svin savu 350. jubileju, mums vēl ir tāls ceļš ejams.